Rainārs Zariņš. Bet aiz manis jūs redzat kārtējo Automēdija LV testa objektu. Daudzi gan jau tūlīt pēc aprisēm sapratīs, ka tā ir Opel Astra. Jā, jaunā Opel Astra. Automobilis, kas šogad savā ziņā ir numur 1 Eiropā. Jo nu pat, martā Ženēvas auto izstādē šis auto tika pasludināts par Car of the Year. Vai Car of the Year nozīmē labākais? Negluži tā. Taču tas ir auto, kam šogad tiks pievērsta ļoti liela uzmanība. Nu ko, dosimies nelielā izbraucienā ar šo automobīli. Konkurence C segmentā alaži ir bijusi jāsat, taču pēdējā laikā tās augstās kompaktklases spēkratiem jāspēj izturēt spiediens, ko rada par modes lietu kļuvušie līdzīgi izmēra crossoveri. Ko tad Opel ir pacenties pasniegt kā šī modeļa trumpis? Mūsuprāt, uzsvars likts uz komforta palielināšanu salonā un progresīvāko tehnoloģiju pieejamība kā izklaides un komunikācija, tā arī drošības jomā. Braukšanas īpašība izkopšana uz iepriekš minētā fona mazliet atstāt otrajā plānā. Ar Astra vadāmību, protams, viss ir kārtībā. Autobrauc līgani, kursu tur ļoti labi arī lielos ātrumos un stūrējas precīzi. Taču uzvedība ir tik labi prognozējama, ka tādiem benzīna galvām kā man kļūst mazliet garlaicīgi. Nav iemesla pasmaidīt. Autodizains kopumā, manuprāt, ir mainījies salīdzinoši maz. Tās pašas virsbūves aprises, gan no sāniem, gan no priekšpuses, gan no aizmuguras. Ļoti līdzīgas formas priekšējā optika. Radiatora restei gan ir savas izmaiņas notikušas. Kā redzat, jaunajai Opel Astrai šī te niķelētā daļa ir divdaļīga. Vecajai bija viena spīdīga strīpiņa ar Opel emblēmu centrā. Šķiet mazāk. Jaunajai tā ir lielāka. Protams, ir pamainījušies mazliet bumperi. Aizmugurē jaunā Astriņa salīdzinājumā ar priekšgājēju pat ir izmainījusies mazliet vairāk nekā priekšpusē. Šī te optika neatgādina iepriekšējās luktura formas. Arī bumperītī ir sava veida jauni akcentiņi, taču galvenā detaļa, kas atšķir jauno Astru no iepriekšējās, ir šī te detaļa starp logu sānos un logu aizmugurē. Acīm redzot, neatkarīgi no virsbūves krāsas, šeit uz mūsu brūnā fona tas tā neizceļas, bet uz citām krāsām tas būs jūtamāk. Šī detaļa vienmēr paliks šāda un līdzīga akcenta iepriekšējai Astrai nebija. Bez izmaiņām, protams, nav palicis arī Astra salons. Mazliet ir izmainīts stūres rats. Mērinstrumentu sekcija it kā savā ziņā ir tā pati pazīstamā ar lielajiem pulksteņiem sānos, taču rādītāji, kas rāda degvielas līmeni un dzinēja temperatūru, ir kļuvuši citādi. Tie no apaļiem apakšpusē tagad ir tādi kā nogriezti. Un centrā ir krietni lielāks un labāk uztverams borddatora displejs. Arī pats panelis ir savā ziņā pārmainījies, jo uzskatāmi ir atdalīta multimēdiju sekcija no klimata regulēšanas sekcijas. Ja atceraties iepriekšējai Astrai, tas bija tāds kopējs komplekss ar daudzām mazām podziņām šeit, un līdzīgi kā vispirms jau Opel Insignia, tagad arī jaunajai Astrai šīs mazās podziņas ir pazudušas, un to vietā nācis tāds vieglāk manipulējams pogu komplekss. Kas ļoti patīkami, es šajā auto jūtu viscaur kvalitāti. Jā, tas nav premium līmenis, jo plastmasas, lai arī mīkstas, bet nav tās pašas kvalitatīvākās. Un tomēr ražotājs ir atļāvies mīkstas materiālus izmantot arī krietni tālāk nekā parasti sniedz autobraucēja rokas, un daudzi auto ražotāji joprojām šādu risinājumu nepielieto. Mums uz testu piešķirtā Astra ar 1,6 litru CDTI dīzeļdzinēju un 136 zirgspēku jaudu komplektā ar automātisko pārnesumu kārdu, manuprāt, ir viena no optimālākajām izvēlēm, jeb labs cenas un iespēja, kā arī eksploatācijas izdevuma balanss.
Šodien, ja jums jautās, cik vietīgs ir Opel Astra automobīlis, jūs gan jau atbildēsiet, ka 5-vietīgs. Tad šodien, lūk, mēs braucam ar automobili, kurā, kā jūs redzējāt, ar zināmām vērtībām, ja tev vēl spilventiņas jau paņem tavs aizmugurē, var sēdēt vismaz 6 cilvēki. Tas ir jaunais Opel Astra Sports Tourer. Mēs esam atbraukuši ciemos šodien ar Opel Astra Sports Tourer pie ļoti cienījama latviešu tautai un mīlēta cilvēka. Varbūt nevajag gluži pie viņa kā pie cilvēka, bet pie viņa piemiņas, kas ir Kuldīgas Rāzlaukumā, un mūsu varonis ir cienījamais mākslinieks Evalds Valters. Vīrs, kurš nodzīvoja 100 gadus, dzīvoja ar sirdi un dvēseli sev un Latvijai. Ir ticējums, ka, lai arī jebkurš no mums nodzīvotu 100 gadus, esot jāatbrauc pie Evalda Valtera uz Kuldīgu un jāpabauda kopā ar viņu tēju. Tad mēs to arī darīsim. Gan Evaldam, gan man ir virtuālā tēja, taču mēs esam kopā, un tas ir galvenais. Dzīvojiet arī jūs visi kaut vairāk par 100 gadiem.